Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio, vakara svētbrīža klausītāji. Šī vakara pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no apustuļa Jāņa, 1. vēstules 4. nodaļas. Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzami ir kļūst Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. Āmen. Mīļais kungs, mēs Tevi piesaucam un mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis un apgaismo mūsu prātus ar Tavu visvētā vārdu patiesību, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga un negrozām patiesība. Āmen. Mēs bieži vien un daudz nopūlamies, lai tiem, kuri netic Dievam, pastāstītu par to, kas ir Dievs, kāds Viņš ir. Mēs nopūlamies pie tā, lai vestu viņus pie ticības. Lielākais arguments, visbiežāk, ko mēs dzirdam no tiem cilvēkiem, kuri netic, ir: es nevaru redzēt. Es nevaru pārliecināties, man nav Dieva pieredzes. Parādi man, ļauj man pārliecināties par Dieva eksistenci, ļauj man pārliecināties, ka tā garīgā realitāte, par kuru tu runāji, reāli es ticēšu. Apmēram tā daudzi, tie, kas nav kristieši, argumentē savu neticību. Un mēs nopūlamies dodot dažādus pierādījumus, vēsturiskus, juridiskus, arheoloģiskus, teoloģiskus un dažādus citus. Bet apustulis Jānis mūs aicina uz mīlestību. Un apustulis Jānis ļoti labi saka, ka Dievu neviens nav redzējis. Bet tas, kas mīl, tas Dievu ierauga. Tādēļ arī apustulis aicina: mīlēsim cits citu. Mīlestība nevien ir no Dieva, bet mīlestība ir arī vislabākā liecība par Dieva darbību, par Dieva klātbūtni. Un tādēļ, ja cilvēki ierauga mīlestību, patiesu mīlestību, tad citas liecības jau vairs nav vajadzīgas. Reiz Dievs atklājās pasaulē. No mūsu skatu punkta raugoties, tas bija visai sen, vairāk nekā pirms 2000 gadiem. Parādījās Dieva mīlestība mūsu starpā, parādījās viņa dēlā Kristu Jēzu. Un šī mīlestība parādījās tieši tajā, ka nevis Dievs no mums kaut ko pieprasīja, bet Dievs savu mīlestību mums dāvāja. Tā apustulis Jānis saka: šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Tātad Dievs savu mīlestību ir parādījis Kristū. Un tālāk apustulis Jānis saka: ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Un tur tālāk viņš saka
par to, ka Dievu neviens nav redzējis, un ja mīlam cits citu, Dievs mājo mūsos. Redziet, Dievu var ieraudzīt nevis kaut kur pagātnē, vēstures faktos, nevis kaut kur teoloģisku atziņu dziļumos, bet mīlestībā. Mīlestībā, kuru parāda, kuru izdzīvo, kuru izstaro tie, kuri ir sākuši sekot Kristum. Mīlestība ir tā, kur reiz ienākusi pasaulē, nevar izbeigties. Mēs bieži vien varbūt piedzīvojam to, ka cilvēki it kā noskumst. Noskums par to, ka mīlestība, Kristus, tas ir kaut kad pagātnē, un tagad mums atliek runāt un balstīties uz to, kas reiz sen ir bijis. Bet mīlestība, kura reiz ir nākusi pasaulē, no pasaules nav aizgājusi. Reiz kļūsi redzama šī mīlestība, turpina izplatīties tālāk. Šī mīlestība turpina dzīvot. Jā, Kristus nav redzamā veidā mūsu vidū klātesošs, bet viņa mīlestība nekur nav pazudusi. Kā Kristus ir sacījis par savu baznīcu, ka tā pastāvēs līdz pat laiku galam, tā arī mīlestība, kuru viņš ir ienesis pasaulē, pastāvēs līdz laiku galam. Jo nevar pastāvēt baznīca un nevar pastāvēt kristieši bez mīlestības. Tātad Dieva liecība, jeb liecība par Dieva klātbūtni, pastāvēs un pastāv līdz pasaules galam. Apustulis Jānis, Jēzus mīļais māceklis. Tas māceklis, kurš bija līdz galam, līdz krusta nāvei. Un tas, kurš nodzīvoja līdz sirmam vecumam, liecina un atgādina par mīlestību, kuru Dievs ir parādījis Kristū. Un daudzos vārdos viņš saka, ka šī mīlestība turpinās. Ja Dievs mūs ir mīlējis, arī mums pienāks citam citu mīlēt. Un tieši mīlestība neredzamo Dievu atklāja pasaulē. Tad, lai Dievs dod savu žēlastību un svētību mums visiem, mīļie brāļi un māsas Kristū, lai piedzīvojuši Kristus mīlestību, to saņēmuši, mēs to spējam izstarot un nest tālāk pasaulē, un caur to neredzamo Dievu atklāt tiem, kuri vēl viņu tikai meklē. Āmen.